bikses, krakli tīri, draibi projām muicīti, un kopš brīnum līdzekļi ir mājās, saulaini ir visi rīti. Kleitas bikses, krakli tīri, draibi projām muicīti, un kopš brīnum līdzekļi ir mājās, saulaini ir visi rīti. Sieva uz pilnu slodzi. Kas varbūt jaukāks par šo? Jā, vienīgi vēl šis. Paklausieties, meitenes, jūsu mamma ir vienkārši kulinārijas ģenijs. Jūs man te pārslavēsiet, es vēl kļūšu iedomīga. Tā ir tikai mana komplimenta aizberga redzamā daļa. Kā man patīk šīs pēcpusdienas. Ar maizītiem, pīrādziņiem, visu ģimeni un vēl ar tādu ģēniju. Wow! Klausies, mam, tu nezini, ka paēdis vīrietis gandrīz vai vienmēr runā kā cilvēks. Kas tad to saka? Dagnijas tante? Jā, vīriešu speciālists paskaties. Ak, kungs, kas tur vēl vilks atspēries? Es ielaidīšu. Čau visiem! Jā. Kā vilku piemin tā Dagnija klāt. Čau, Dagnī! Ko te tu tāda starojoša? Nu, ir jādejo. Uzminiet, kas man te ir. Nu, kas te tev tur ir, ja nav noslēpums? Divas ceļazīmes, divas apmaksātas ceļazīmes uz jautu, uz veselu nedēļu. Kā tad tu pie tādām tiki? Es vinēju loterijā. Es nemaz nezināju, ka mana roka ir tik laimīga uz šitādām lietām, un tagad veselu nedēļu dienvidu saulē, kur ir palmas, jūra, kalni. Laimīgā. Nu, tad jau jūs ar Ilvariņu var apsveikt, ne? Ar Ilvariņu. Ilvariņš nekur netiek. Ko tā? Viņam ir Andīšs sarunāts ar kādu dāmu. Wow! Ar kādu dāmu? Ar mūziku. Šī dāma šatad man viņu nolaupa. Tā kā Ilvariņam nespīd jauta. Nu, ko tad tagad? Man šķiet, ka tā otra laimīgā, kura brauks man līdz uz jautu, tā būsi tu! Es? Nevar būt. Kāpēc nevar būt? Tu esi mana labākā draudzene. Nu, ģevuškā, krāmē čemodānus! Opā! Šitādu sižetu pavērsienu gan es nebiju gaidījis. Nu, man mīļa, jūs taču man laidīsiet, ko? Meitenes. Nu, kā tu domā, ģevuškām, šitāds kampiens? Tas jau nav tā kā uz mežparku aizbraukt, pavizināties, salauztā karuselī. Mēs jau visi lieli cilvēkam sapratīsimies. Prātīgi jau tu vārdo, bet padomā, kas mums te virtuvē saimniekos šitāds brīnums mums neredzēt? Jā, un turklāt es kā žurnāla galvenais redaktors nevaru ieņemt otru tikpat līdzvērtīgu posteni. Interešu konflikts. Bet virtuvē tu nebūsi galvenais redaktors, tu būsi vienkārši ierēdnītis, žurnālistiņš, un tu būsi pieņemts tikai uz laiku, tikai uz vienu nedēļu. Turklāt tā nav mana specifika. Vakaros tu varēsi aicināt palīgā Ilvariņu. Uz kuri? Nu, lūdzu! Man ir vislabākais variants prātā. Es varētu piezvanīt savai mammai, un viņi varētu kādu nedēļu te pasaimniekot. Ko? Viss būtu atrisināts. Ome? Nu, ja jau iesaistās sievas māte, un turklāt man viņa ir palikusi prātā kā normāla tante. Skaidrs? Meitenes, laižam? Nu, labi. Urā! Es zvanu mammai! Super! Paldies jums! Čau! Labi, čau! Ai, baibiņ, man šķiet, ka mēs esam vienu tādu feino lietu nogrābušas. Vesela nedēļa brīvības, ko? Un tu vēl negribēji māmu laist. Ai, nu stilpēs taču vajag patielēties. Nu, ko mēs tagad sadarīsim? Ai, manas smadzenes sāk strādāt zvēra ātrumā. Iesim ciemos? Ciemos mēs vienmēr varēsim paspēt aiziet. Nu, es domāju, kad mēs aizšaut uz kādu diseni. Kur? Nu, kā uz studijas 69. Ārprās, tur nu gan ir ko redzēt. Tādi pulikumi, tādas dejas. Jā, māsiņ, pateici. Tu varēsi tikt iekšā, tu esi liela, bet es varēšu palikt ārā un sūkāt cukurgailīti. Ai, Saustariņ, tādas meitenes, kā mēs autobus varētu nogāzt, ja gribētu. Vai tad mēs nieka disenē netiksim iekšā? Bet kā es tur tikšu iekšā? Paga. Nu, uztaisīsim tev tādu mazo plastisku operāciju. Tā, panāču.
Nu tā, pirmais svarīgākais, šitien mums vajag kaut ko lielāku. Dūlā! Tu domā silikonu? Ai, nu kādu silikonu? 2 mazi spilventiņi. Mums taču mājās ir. Jā, bet es esmu īsiņa. Nu, paņemsim kurpes uz liktīgāko špiļku. Tāds mums arī mājās ir piemērīsi. Bet man ir maza kāja. Ai, nu ievilksi vilnas zeķi. Nu māksla taču prasa upurs saulēt. Mums taču tāpat neviens tā skaidri neredzēs. Nu, uzkrāsosim vēl mazliet visu mūsu čekiniekā. Bet domā, tētis laidīs? Tētim ar Ilvaru, taču veču darīšanas. Bet Tome? Omīt apsēdināsim pie televizora, atnesīsim tēņu, sagaidīsim, kamēr viņa aizmieg, un mēs abas cibits projām. Beidzot, mūsu smilškastē ir iespīdējis saulī. Jā. Ilva, nāc iekšā. Nu, čau. Paklausies. Beigās lietas briest. Sēdi. Kādas lietas? Vēl 2 dienas mēs dzīvosim kā baltie cilvēki. Kā kas? Nu, kā bielie ļoģi. Jā. Nu, jā. Saproti, mūsējās taisās prom uz Jaltu. Mums ir vesela nedēļa brīva. Jā, un to vajadzētu izmantot, vai ne? Bez šaubām. Kāda ruņa? Bet man tur tie koncerti ir. Kungs, no tā mūziķu visu laiku tikai spēlē, atpūšas arī taču kādu brīdi. Tiešām, jā, atpūšas taču arī ir. Nu, jā. Klausies, tad uz ko tu tēmē tā? Ko tu domā, kā mēs... Es domāju, kāda zolīgas partijas, kaut ko tādu aliņas. Tādas lietas. Klausies, bet tad jau zini, ko mums tur beigās būs vēl krūtāk nekā viņām te Jaltā. Kādas runas? Es jau par visu esmu parūpējies. Sievas māte šīreiz pa virtū bērnus nomazgās, apguldinās. Tā kā briesti. Super. Nu, mīļumiņ, kur tad jūs man visi esat? Tu jau, mamuķīt! Jā, man jau viss ir kārtībā. Jā, tik ātri. Labi, piesēžam pirms ceļa, jā? Mums laiks vēl ir? Jā, drusciņi. Jā, piesēžam. Man tev pietrūks, mamu. Kāpēc tad tik skumīgi, ko? Tā ir. Jā, mums tev ļoti pietrūks. Jā. Nē, nu, čabulīši, nu viss taču būs labi. Es aizbraukšu šik turp un atpakaļ, un viss būs kārtībā. Turklāt par jums parūpēsies Olma. 7 jau būs klāt. Halo, Dagnija? Jā, mēs tūlīt skrienam, jā. Dagnija klāt ar taksi, jā? Jā, labi. Skrienam. Čau, mamma. Čau, mamma. Čau. Bērniņa, čau. Sveiks, Notiņ! Sveiks, Jārsmāt! Vesels, gaidīji! Ine pazīt nevar! Tev patīk? Paskat, kas pa formu! Īsts melnās atraitnes ekipējums. Sveika, zelta jaunatne! Sveika, Omīt. To laikam būs Laura. Jā. Bet par tevi es pēdējo reizi dzirdēju, ka tu vēl biji mācas viesās, kas ne savās kurpēs iekāpusi. Baiviņa ko, ja? Jā. Kāpēc tev tādas lielas melnas brilles? Lai tev labāk varētu saskatīt. Nāciet, piesēdiet. Notiņ kā ar biznesu, ko? Oi, ripo, iet. Malacis prātīgi. Vai grubīt, kas rubītam ir? Jā, labi. Sievasmāt, iekārtojieties. Es te tagad aizskriešu pie kaimiņa, pie Ilvara, pie Dagnijas vīra. Ar ko Anīti kopā aizbrauc uz Jaltu, jā? Labi, atā. Mēs arī aiziesim pastaigāties. Stop! Un momento! Atpakaļ. Vēl varēsiet pastaigāties, vēl būs laika, bet tagad apsēžaties. Mums jāparunā. Es apsolīju Anitai, ka te būs kārtība. Un kārtība arī būs. Sēdēt, klausīties, iegaumēt. Būs neliela sapulcīte, lai mēs apspriestu dienas režīmu. Kas tas tāds ir? Mūsu ģimenē nekad nekas tāds nav bijis. Ļoti neapdomīgi, ļoti slikti. Tagad būs, labosim to. Tā, 7:30 celšanās, bez liekas šļaukstīšanās, augsta duša, deguna šņaukšana, zubu pucēšana, tolīdz apmeklējums. 8:00 brokastis, tur nav nekā sarežģīta, skatīt leduskapī, 8:20 starta pozīcija, kam darbs, kam skola, tā tur arī viss skaidrs. Vakarā 18:00 vakariņas, te būs jāpiestrādā. Oskars pie plīts, Laura asistē, Baibā pie leduskapja produktu piegāda līdz plītī.
Tad līdz 20.00 preses apskats, televizors un citas muļķības pēc katra izvēles. 20. vakara tēja, pēc tam augsta duša, degunu šņaukšana, zobu pucēšana, toalets apmeklējums un no 21.00 nakts miers. Tā bija kaut kā humoreska. Bravo! Tas bija dienas režīms. Kas balso par? Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Paga. Te 3 bija pret. Jā, un pie tam mums ir demokrātija. Demokrātija vispirms ir jānopelna. Gorgons medūza. Bokas jaunkundze. Ir gan mierīgā tantīte atradusies. Nē, man iečurēja mušas smilškastē. Nekas, Māšel, gan mēs kaut ko izdomāsim. Bet ko mēs darīsim? Gan jau šitā mitoloģiskā būtne arī kādreiz gulēt iet. Aizmigs, un mēs tik un tā izšmoksim. Bet ja nu viņai pakausī ir 3. Apmuļķosim. It kā mēs izņemam atkritumu spaini. Atkritumu spainī saliksim visas mūsu balītas drēbes, iziesim ārā, atkritumu spaini astāsim pie durvīm, drēbes mugurā un projām. Labi. Tā, kārtis ir, zacene. Jā, zacene ledskapī. Vēl tikai aliņš. Jā, ejam pakaļ, ejam. Labā. Visiem palikt uz vietas, nekustēties. Kas te nu? Karš sācies, vai? Es jūtu, ka tas maržo pēc zolītes. Es tikai nezinu, kā tas ies kopā ar dienas režīmu. Paklausieties, sievšmāt, jā, to skuķi jūs varat komandēt, jā, man nevajag. Bet tiešām, tak... Ko šitas te vēl pīkst? Tas nav nekāds šitais, tas ir mans draugs, Vielvars. Mēs te gribējām mierīgi pasēdēt, uzspēlēt kārtas, iedzert aliņu. Azartspēles kopā ar alkoholu noved aiz restēm. Jā, nevajag tikai dzīvi tik melnu mālēt, vai ne? Es esmu reālists, rīt sāpēs galva, nevarēs pastrādāt. Ko tad pāris pudelītes? Pāris pudelītes. Ko tas dziedātais te vēl dara, lai viņš lasās uz visām 4 pusēm? Cik es zinu, tad viņš arī te nav pierakstīts. Man vajag ar Oskaru parunāt, nopietni vīru sarunu būs sēdi. Ko tad es tā, iešu un, labu nakti, vakaru. Es nezinu, znotiņ, tev ir mati jau metas, kas tā uzvedas. Aliņš, fuj, padomā par bērniem, par ģimeni. Interesanti zināt, kas te tik slikts? Zinu, kas būs slikti. Piedzersies, sāks ālēties, meitenes pamodinās, vienreiz, otrreiz, un galvenā redaktora amats for Lauren. Uz kurieni mazās? Kā atkritums iznest? Jūs tēvs jau pirms stundas iznest, kas atkal pilns jau? Nē, gluži. Vai jūs zināt, cik ir pulkstens? Kādi 9? Kādi 10? Kas bija rakstīts dienas režīmā? Konkrēti par ko? Konkrēti par to, cikos mazām labaudzinātām meitenēm iestājas naktsmiers. Neatceramies. Jūsu vecumā ar sklerozi vēl tā kā būtu par agru. Tā kā fiksi atpakaļ aiznesiet maisiņu, fiksi uz istabiņu, fiksi gultiņās. Ar labu nakti. Ar labu nakti, Omīt. Tagad beidzot es esmu ievērojis arī par rādio, sāk runāt par veselīgu un sabalansētu uzturu. Znotiņ, esi dzirdējis? Jā. Tad man jums būtu pārsteigums. Es esmu ievērojis, kā jūs te no rītiem ēdat, bez apetītes, sazinu ko. Un tāpēc man jums ir pareiza un racionāla uztura ēdienkarte ar visu vajadzīgo kaloriju daudzumu. Lūdzu, iepazīstieties. Tas tev Znotiņ. Auzu, tomēr rītos un vakaros neko riebīgāk es nezinu. Varbūt riebīgi, toties derīgi. Citādi paliks sēdoši suņi lielumā, un ar puišiem, kad gribēs bučoties, vajadzēs ņemt tev ķeblīti. Ar pušiem bučoties var arī guļu stāvokli. Mēs runājam par gastronomiju, nevis kamasutru. Par pēdējo es ar tevi parunāšu pēc pāris gadiem. Kas man te ir sarakstīts? Kas tās ir pa muļķībām?
Ja šito visu ēstu, es taču būtu rasni tā kā klimpa. Jā, Haidī, nē, tu vispār pati to visu ēd. Bulimī gatavā. Tev tas nedraud. Tava mamīte ir ļoti tieva un arī kuņģis, paldies Dievam, vesels. Nu, bet man taču vajag viduku kā lapsenei. 2/3 no šitā viss ir jāsvītro ārā. Tā. Anoreksija jau klauvē pie durvīm. Pēcpusdienā būs priekšlasījums par veselīgu ēdienkarti mūsu uzturā. Lūdzu. Paldies, iepriecināju savu. Gaļa. Vienreiz nedēļā. Aliņš te vispār nav. Kaut kādi brokoļi, sīpoli, redīs, loki, salāti. Es kaut kādu govs esmu. Nevis govs, bet bullis. O, kungs. Ēdienkarti ir sastādīta vīrietim tavā vecumā znotiņa. Es vēl ceru sagaidīt 3. mazmeitiņu. Ko tu saki? Ūdens silts kā piens. Vai tik nav par siltu? Nē, nu tu skaties. Kas labi? Ka tu neesi blondīna, Dagnija ir, nu? Kas Dagnijai? Viņai sienas, kas viņai sienas? Dienvidnieki, nu? Ko tad tu gaidi? Nu kā, nu pārkrasojies? Negribi. Nu, mums te iet labi, ļoti labi. Tu mierīgi vari ķert kaifu, jā, mierīgi dari visu. Tavs vīrs ir tik labs vīrietis, smalkjūtīgs, saprotošs. Jā, tieši tā, ļoti labi ar viņiem. Meitenes ir vienkārši ziķeri, izpalīdzīgas, jaukas būtnes. Jā, tu ķeri kaifu mierīgi, peldies tajā pienā un dari, ko tev sirds. Jā, mēs tiksim galā. Jā. Nu, pat man jau ir līdzbrošana. Tu domāji, ka tā ir mums visiem. Nu, Haidī, tēt, tu taču esi vīrietis. Nu, lūdzu, dari kaut ko. Nu, tāpēc jau mēs te esam sapulcējušies, lai apspriež šo stubu situāciju. Kādam ir kaut kādi priekšlikumi? Es pa pāris vakariem esmu izlasījis vairākus skumjus stāstus. Nu, par bērnītēm, par ļaunām karalienēm, raganām, pamātēm. Jā. Un secināju, ka Ome ir jānoindē. Un tā parasti tā. Ome? Tad vienkāršāks variants nav. Kas tur bija latviešiem par tām ragaviņām un vešanu uz mežu? Pamēģini gan Omīt pie ragaviņām piesiet, tad jau tev vesela specifinība jāizsauc, lai to izdarītu. Pagaidiet. Nevajag ne indēt, ne ragaviņām siet. Man ir tāda doma, ka mēs varētu aizbraukt it kā ekskursijā uz Brīvdabas muzeju. Ieiet dziļi tur iekšā tai teritorijā. Jā. Un tad mēs it kā nejauši paši pazūdam. Sēt riņķi, nomaldīties nekur nevar, lai pastaigā kādu laiku, ne? Nē, tas neies cauri. Sadaram, ka Omīte būs mājās, pirms mēs vēl paši paspēsim atgriezties. Viņai taču ir enerģija, tā kā tādam Ģuraselam. Nav vispār nekāds brīnums, kas vecais tēvs jau pēdājus atmet pirms 10 gadiem. Tā tur tantē vajag kārtīgi vecs, kas lai savād viņu, lai neārdās. Nu, ko tad tu dabūsi tādu idiotu? Par tādu ļoti apaļu summeņu es varbūt, ka varētu arī upurēties. Fuj. Paklabi, Ilvar. Par tevi nu gan es biju labākās domās. Klausies, Ilvaram, kaut taču lēnāk par tiltu. Viņa taču tev ir pārāk bīstama. Nu, es taču tikai pajokoju. Es ceru. Paklau, Laurā, bet tajā, ko tu teici, tur ir zināms patiesības grauds. Kādā ziņā? Mums visiem skaidrs, ka Ome iepriekšējā dzīvē ir bijusi pulkfeldfebels. Tas nu ir skaidrs. Tāpēc mums jāņem palīgā militārā stratēģija, tā teikt, diplomātiskā ceļā. Pārunas jāveic. Klausieties, ko viņa gribētu par to, lai viņa mūs liktu mierā? Pareizi formulēju jautājumu? Precīzi, kā naglai uz galvas. Sievas māte, netraucējam? Nemaz vēl kā mērā. Mēs te gribējām ar jums mazliet aprunāties. Pucē tik vaļā. Jā, un pierreiz arī atvainoties par to, ka mēs te tā izjaucām jūsu dienas režīmu, bet... Bet tālāk? Bet redziet, mums te bija pašiem savi plāni un... Es redzēju. Nu jā, un tad mēs tā kā tā gribējām. Ko tu gribētu no mums pretī par to, lai tu mūs uz kādu laicīnu liktu mierā? Malacis, meitēn! Beidzot jūtu savas asinis.
Nu, tad pievērsīsimies konstruktīvai sarunai. Lūdzu. Jā, tieši tā. Jā. Tieši tā. Nu, ko jūs man piedāvājat? Ko jūs domājat tiešām, ka es būšu tik stulba, ka es sēdēšu pie plīts caurām dienām, veceni pie plīts, bet paši daudzīsies apkārt? Es kontrolēju situāciju. Ko jūs man piedāvājat? Nu, Klaus, neko daudz, tiešām neko daudz. Tikai to, lai tu līdz nedēļas beigām mums liktu mierā un atdotu visas mūsu mantas. Nu, varbūt ir kaut kas tāds, ko tu vēlētos, kaut kas tāds īpašs. Nu, prātīgs jautājums. Tiešām. Nu, neko lielu. Nedēļas nogali Jūrmalā, spā viesnīcā, visas procedūras. Blakus vecis, normāls tāds. Jā. Līkopa? Jā. Viesnīcas procedūras, jā, viss ok. Ar to veci, nu, tur būs mazas problēmas, bet nekas, mēs sarunāsim, nokārtosim, viss būs kārtībā. Varbūt, ka tu čipendēli, ko? Ko? Jā, tas ir nē. Tas ir es, bet man labprāt, bet veselība, man kaut kas nav labi. Kas tā kaiš saldumiņam? Man te iekšā tur sāp un dakterī tabletes raksta un... Es tevi izārstēšu bez dakteriem un bez tabletēm. Es jau nešaubos, bet es... Nē, Ilvars mums ir pieredzes pie klasiskās medicīnas. Viņš negribētu jaukt metodas. Jā, dakteri teica, nevajag sajaukt metodas, un tāpēc es labāk pie tiem dakteriem. Jā. Vecmodīgi. Vecmodīgi. Bet nu nekas, mans amats ir tikai piedāvāt. Es ar jūs atļauju tagad pievērsīšos televizoram. Eiropas čempionāts wrestlingā. Dīku, tas ir salītī. Ārprāts. Kur mēs ņemsim to piķi? Iedomājieties, ja mums atrastos kāds sponsors, tas gan būtu labinieks. Nā, dos jau nu gan tev kāds tā. Eju, paklausieties. Pareizi. Paklā. Kāpēc maksāt pašiem? Vai saziedo? Ir taču visādi palīdzības dienas. Priekš kam mums ir telefona grāmata? Pareizi. Ilvar, tā. Tu ar telefonu grāmatu. Tu pie telefona. Žēlamainā balsī. Laura, reģistrē. Es uz avīzēm sludinājumu. Tā, man ir, paskaties, piemēram, šķīsto Jaunava ordeņa palīdzības dienas. Tā. Numur 1. Palīdzība kaut kāda var būt tur, jā. Tā. Fonds Krievu Japāņu karā cietušiem. Derēs. Numur 2. Mums piedāvā vecas kleitas. Humpāls neņem, tikai piķi. Atvainojiet, mums jūs kleitas nederēs. Paldies. Bērnu tiesība aizsardzības centrs varētu. Tas gan nedarēs. Nu tad pensionāra apvienība nopūta. Numur 3 derēs. Veca slima sieviete nonāk uz dzīves grūtībās un uz avīzīti prom aizgāja. Yes! Tā. Nu, kā tautēji sokas? Saprotoši, bet laužas. Klausies, baibī, tu bišķi tā uzspied, nu saka, vai tad tiešām ļaus vecai dvēselē iet nebūtībā. Gan jau viņi salūzīs un to maku atpogās, Yes, ir! Pirmais piķis nāk! Jā! Super! Jā! Tagad tikai vajadzētu dabūt to veci, ko? Tā, veci es ņemu uz sevi. Jā? Paskaties, te ir viena vesela liela rinda ar intīm klubiem. Nu, mēs viņu iedabūsim veci. Mani! Evā! Iekšā. Nu tā, līguma pirmā daļa izpildīta. Te būs saziedotā naudiņa. Un normālu džeku arī sagādājām. Nu, par ātri priecājieties, mīļie. Tātad vientuļai pensionārai steidzam vajadzīgs finansiāls atbalsts smagā dzīves brīdī. Jūs mani tā ķengājat pa avīzēm, pazemojat visas latviešu tautas acīs. Mēs nemaz tā nedomājām, bet mums taču kaut kas sponsoriem bija jāsaka. Jā, bet tam tavs vārds tajās avīzēs vispār neparādījās. Jā. Tomēr tas ir smags apvainojums. Ļoti Tomīt, smags. mēs taču tev negribējām apvainot. Nu, patiešām, tikai to vislabāko gribēdami. Par vēlu mīlīši taisnoties. Mūsu darījums, ja esat man šitā izvazājuši pa avīzēm, nevar notikt. Kā tu vispār to visu zini? Es jau jūs brīdināju, es kontrolēju situāciju. Es esmu veca hakeriene. Man visi jūs gājieni kā uz dēlnus. Ko tad mēs darīsim ar saziedoto naudu? To es pietāpīšu, kad atgriezīsies Anetiņa. Mēs sen neesam bijuši kādā smalkākā restorančikā papļāpāt. Bet mūsu dienas režīms mainīsies
fiziski vingrinājumi nevienam nenāks par ļaunu. Padzīvosim ekstrēmā režīmā. Nu tad, mīlīši, katrs par sevi un Dievs pār visiem. Sākam un lai jums veicas! Stop! Neiekļaujamies laikā. Tas nav tik viegli, kā no sponsoriem naudu mangot vientuļiem pensionāriem. Tāpēc atkārtot. Sākam! Aiziet! Divāns sakārtot, te noslaucīt. Kur tu biji? Es tev tā gāju. Tu esi mājās! Mīļa, tu esi mājās! Es jūs arī ļoti Čau, maza! Arī vidarči! Nu, ja kādreiz kas, varat atkal aicināt talkā! Nē!